Šonedēļ uzsākta nedēļu ilga Ferrari automašīnu tūre. Tūres dalībnieki mērojuši ceļu no Luksemburgas, Itālijas, Igaunijas un arī Francijas. Automašīnas nogādātas Latvijā ar traileriem, un šajā nedēļā dalībnieki ne tikai iepazīs dažādas mūsu valsts vietas, bet arī dos iespēju Latvijas iedzīvotājiem aplūkot tuvāk Ferrari automašīnas un uzzināt arī par to, kas pašiem īpašniekiem tajās patīk visvairāk. Es domāju, ka tā ir forma. Man patīk forma. Man dzinējs tik ļoti nerūp. Viņi ir labi, viņi visi ir labi. Es domāju, ka kopā mums būs lielisks ceļojums. Pilsētā tas bija nedaudz garš, bet vienalga mēs izbraucām ļoti jauki, un ceļi ir labi. Mēs vēl tikai izzinām. Manuprāt, cilvēki ir fantastiski, brīnišķīgi, un mēs viesojamies pilsētās. Ir liels prieks. Latvijas Ferrari fanu kluba viceprezidents gan atklāja, ņemot vērā, ka šī viņiem ir pirmā tūre, kas tiek organizēta Latvijā, ir bijuši izaicinājumi, kā arī atbildība ir liela. Tūres laikā ik uz soļa līdzi ir mehāniķis, kurš nepieciešamības gadījumā ar traileri var pārvadāt automašīnu. Garš ceļš. Sapratām to, ka nav tik vienkārši kustēties tādai kolonai. Bija visādi izaicinājumi. Kur pagriežās mašīna, tur mašīnas nokļūdās, pagriežās uz otru pusi, un tas mums maksā 3 minūtes, un pilsēta gaida, un ļoti daudz emociju. Godīgi jāsaka, no visām Ferrari fanu klubiem, kas ir 200 pasaulē, mēs esam tikai 3, kas veido starptautisku pasākumu. Tas ir ļoti komplicēts, sarežģīts ar lielu atbildību, lai vispār šie Ferrari īpašnieki uzticētu savu mašīnu. Šeit tiek izvirzīts augstas prasības. Skatītāji spēkratiem ierodoties Cēsīs patiesi pacietīgi tos gaidīja, un auto parādē katram bija arī savs favorīts un iespaidi par automašīnu parādi. Man tas tumšs sarkanais patīk, un izstāst, kurš tev patīk? Man patīk zilā tas te, aizmirst, kā viņu sauc. Zilā mašīna? Jā. Zilā. Viennozīmīgi zilais Ferrari. Ļoti interesanti. Aizkustinoši, aizraujoši. Ir aizraujoši pasīties, iegūt bildes. Pat arī bija sanācis apsēsties mašīnā pati. Tas arī, Paldies angļu valodas zināšanām. Šajā nedēļā luksusa sporta automašīnas dosies ceļā vēl uz Rēzekni, Bausku, Liepāju, Kuldīgu un Ventspili, un tālāk jau caur Jūrmalu atgriezīsies Rīgā. Līdz ar to kopumā pa Latviju nobraucot vairāk nekā 1000 kilometru. Tā ārzemju viesiem ir iespēja iepazīt un apskatīt vietas, kas raksturo Latviju, valsts vēsturi un kultūru. Tūres ietvaros mēs apceļojam Latviju, lai parādītu, cik Latvija ir skaista, cik dažādas pilsētas, vēsturisko, kultūrisko mantojumu, daba no visiem aspektiem, ko vien var redzēt. Jo liela daļa no mūsu viesiem nav Latvijā bijuši. Līdz ar to mums ir tas prieks to darīt. Ferrari luksusa automašīnu tūre noslēgsies 22. jūlijā, kur automašīnu parādē Rīgā būs apskatāmas Ferrari, arī Lamborghini un McLaren modeļa automašīnas no Latvijas. Nikija Krivāne, Elīna Lapiņa, Indars Krieviņš, RTV.